ko es esmu saskārusies arī, piemēram, privātajā sektorā, ka brīvais stils, piemēram, tādos džinsos un kādās, tādā brīvākā, kādā jaciņā, džemperītī var nākt piekdienās, bet pārējā, tāds klasiskais stils, jo darbs ir ar cilvēkiem, tā kā arī ar klientiem, tomēr tā ir tāda uzņēmuma arī reputācija un seja. Un tad, kad tiek šķetināta tā situācija, kad ir bijis pārkāpums, kad tas ir noticis, kurā mirklī, vai tas ir būtisks vai nebūtisks, kādi ir bijuši līdzinējā darbinieka dzīve, vai ir bijuši vēl kādi pārkāpumi, un rezultātā čiks viens sanāk. Un tad ir tā, kad jau struktūra vienības vadītājiem ir dusmas uz personāla vadītāju, ka viņš neko nedara, bet patiesībā viņš nevis nedara neko, bet viņš nevar neko darīt. Jo likums ir ļoti strikts, mēs arī runāsim par visiem termiņiem un dokumentiem. Mēs zinām vienu pusi, dod mums tās otras puses skaidrojumu, kas ir noticis, lai mēs varētu izvērtēt, cik smags tas pārkāpums ir un vai vispār tas ir pārkāpums. Bet, protams, tā bija darba devēja izvēle. Viņš sagaidīja, ka pēc zinām laika kolektīvs uzrakstīja jau sūdzību ar parakstiem, ar faktiem, ar konkrētiem norādījumiem par šo darbinieku. Un tad viņš vairs nevarēja nekur likties. Varbūt, ja viņš būtu preventīvi rīkojies, varbūt būtu savādāk viss beidzies. Un tiesa to ņēma vērā, ka līdzinējā darbā jau ir bijuši pārkāpumi, un darbinieks tik un tā, kaut vai citā jomā, bet tik un tā, kaut kā nespēja kvalitatīvi strādāt. Un arī, redziet, šajā tiesas praksē ir pieminēts, ka nav nozīme, kāds termiņš no tā pagājis. Tā kā es minēju, manā gadījumā bija 4 gadi pagājuši, jā.